Labi var redzēt? Jā. Aha. Nu ko, tā. Tikko novālējām triceps un chest. Jā, šī bija otrā diena. Vīģīkiem, tāpēc skatieties, jā. Bet es teikšu šitā, jā, šitas bija labākais workouts, kopš es atsāku, jā, un tas bija tikai otrais, jā. Bet reāli sajūta ideāli, bet viss trīc un man grūti turēt tagad kameru rokās, jā. Nekur. Nu, pasaka. Sakojiet Snapchatā BG centrs, YouTube'ā BG centrs, Funface TV. Sakojiet visu. Baļaģi, es laikam sūdāju. Nē. Nu, pastāst šito ten cilvēkiem, kā bija? Trenēt? Jā. Nu, ļoti labi. Nu, es teikšu tā, kā diezgan sen tas nav darīts, bet sajūtas un diezgan daudz, kā saka, tika iekavēts un pazaudēts. Un sapratām, ka šo sajūtu atguvām atpakaļ, kāda ir pēc trenēšanās, kas ir kaifs, kas motivē vēl to darīt pēc tam, saproti. Man ir iesnas, man sāp kakls, man acis sāp. Paļubomu atkal būtu pauze un viss. Tā što sekojiet man. Un Instagramā BG centrs apakšsvītrā. BG centrs Real. Real. Tā tad... Pagaidzi, ko varīgi teikt? Ko es gribēju teikt? Tā. Es tā teicu, it kā tevi sako. Aha. Patām tie, kas Funface'am seko un visur citur tātad, bet mērķis, kā jau viņš teica, mērķis ir nebeigt, jo, lai arī ir bijis tā, mēs ejam trenēties jau sen, kopš 2009. Gada laikam svara zālēs reāli tā ar svariem, bet, un ir tā mode pārtraukt uz ilgiem laikiem, jo ir sasniegts mērķis, rokas ir un negribas turpināt, nu. Un tā netiek sasniegts šis pīks, šis virsotnes, nu. Tāpēc tagad mērķis ir vienkārši nebeigt. Nebeigt un iet, lai rokas aug un sieviete slīp klāt. Jā, un rauda. Jā, tāpēc tas tā. Jā. Man gurst rokas, tāpēc abonējiet Funface TV, izplatiet Funface TV videoklips, sekojiet šitam mani, bet tie, kas to dara, tie arī tas seko, tāpēc, jā, viss.